Tiesas sēdes līdz šim norisinājušās salīdzinoši vienkāršā formā, respektīvi piedaloties tiesas procesa dalībniekiem. Informācija ir piefiksēta tiesas sēžu protokolos rakstiskā formā ar atsevišķām iespējām šos protokolus paralēli rakstīt datorā vai diktafonos. Projekta realizācijas ietvaros ir paredzētas tiesas sēžu zāles aprīkot ar video un audio iekārtām, un šīs tehnoloģijas izmantot tiesvedības procesa uzlabošanā, respektīvi ierakstīt tiesas sēdes audio ierakstos, kā arī izmantot videokonferenču iekārtas attālinātu procesālo darbību veikšanai. Galvenie ieguvēji primāri, protams, tā ir sabiedrība, drošības sabiedrība, uzticēšanās tiesām, procesa dalībniekiem, ātrāks, efektīvāks tiesvedības process, kā arī tiesu darbiniekiem ērtāka un vienkāršāka ikdiena. Šī paša projekta ietvaros ir paredzēta arī izmaksu pārvaldību analīze, tiesvedības procesu efektivitātes uzlabošana, kā arī tiesu nama aprīkošana ar moderniem informāciju tehnoloģiju līdzekļiem, kā piemēram e-kioski, lai sabiedrībai, tiesu apmeklētājiem būtu pieejama publiska informācija par tiesvedības procesiem, piemēram, bez kancelējas starpniecības. Tāpat arī paredzēts ir uzlabot tiesu informatīvās sistēmas darbību, iespējami nodrošinot tiesu informatīvās sistēmas datu pieejamību publiski attiecībā uz tiesu nolēmumiem, tiesas spriedumiem. Protams, tas ir vērtējams, cik kurai sabiedrības daļai kāda informācija drīkstētu būt pieejama un cik tas ir pieļaujams. Iespēja izmantot iztiesāšanā arī tādu lietu kā videokonferenci, katrā ziņā tas rada tiesnesim daudz vairāk iespējas ātrāk izskatīt šīs lietas. Un tā globāli rēķinot arī tā ir ekonomija, līdzekļu ekonomija. Katrā ziņā nevienmēr tam cilvēkam vajadzētu braukt noteikts attālumus, ierasties tiesā. Nevienmēr vajadzētu apsūdzētos nogādāt tieši tiesā vai notiesātos. Zināmas īpatnības ir, to mēs arī konstatējām toreiz, kad skatījām reāli šīs lietas, izmantojot videokonferenci. Jā, process paliek mazliet lēnāks, ir mazliet vairāk kaut kas jāizdara, sagatavojot lietu, bet katrā ziņā kopējais efekts ir labāks un lielāks. Šobrīd Tieslietu ministrija strādā pie grozījumiem, un mēs plānojam Saeimas rudens sesijā iesniegt šos grozījumus jau tālākām diskusijām un apstiprināšanai parlamentā. Attiecībā uz videokonferencēm, es domāju, tas vairāk ir tehnisks jautājums, lai mēs varētu nodrošināt šo saziņu, primāri šo saziņu starp ieslodzījumu vietām un tiesām, tādējādi šos procesus efektivizējot attiecībā uz civilu procesu. Tie ir tālākie grozījumi civilu procesu likumā, un, protams, mūsu mērķis ir piemērot šo jauno tehniku arī dažādām pārrobežu aktivitātēm. Well, I would say Latvia is doing very well. I mean, we have already signed project agreements for more than 50% of the total amount of funding which comes to Latvia. And about like Estonia, we are pretty similar. But we will soon sign another project agreement in Latvia for another project, scholarship fund agreement. But if I compare with the other so-called new member states, the Baltic countries in general do pretty good.